kad rakstīju projektu, un es kāpēc man pirmā doma bija par to, ka, ja jau mēs runājam par fotogrāfiju, tad LND projekts Zudusī Latvija ir tieši tā institūcija, kas varētu mums varbūt dot savu pienesumu. Ja? Vienīgais uzstādījums man bija, lai izskanētu mūsu novads, Preiļu novads. Ja? Tāpēc arī Preiļu novada ļaudas kultūra vēstures liecības senās fotogrāfijās. Bet es domāju, ka katrs no jums var pieteikt šādu lekciju par saku novadu. Jā, bet tagad šodien var beigiem. Labprāt. Kas ir šī projekta vadītāja? Ja? Diktīs sirsnīgs paldies. Ārkārtīgi pagodināta jūtos. Pagodinājums bibliotekai, pagodinājums kolekcijai, ka tiek uzaicināta, jo ir tā, ka, kad es skatījos bildes, cik tad ir un kā tad ir un informācija ir vai nav, un tad vai man ir dieniņi, ko es tagad darīšu, jo nemaz jau nav tik daudz, bet tik un tā ir cienīgi, kas gal, un tad es domāju, kā lai es sevi vislabāk šeit parādu, kā lai kolekciju vislabāk parādu pareizāk, ja būtu jāsaka tā, un tad es arī centos, un tad būs tādi interesanti, dziļi mēģinājumi. Un vēl ir tāda jauka lieta, ka katrs noteikti pastāstīšu, un žēl, ka Igors Pličs nav klāt, jau būtu ko runāt, tagad ir tik daudz, bet jā. Bet sākumam ir tā, ka es pabeigšu ar vakardienas neiesākto stāstu, jo es saprotu, ka visiem stāstos ir kāda bilde līdzi, un man nebija neviena, bet tā nav, ir citādāk. Es esmu ar fotogrāfiem diezgan bijis saistīti, kā, saucamie, varētu drīzāk viņas ar pamatēriem, bet man vīri tā varbūt daļai amatieri, tāpēc viņš ir pabeidzis Tautas universitāti un gūs atzinumu no lielajiem fotogrāfiem, ka viņam esot tā kā ķēriens to darīt, bet skatībā aizvēr tālāk pa citu līniju. Un strādāja fotodarbnīcās Rīgā, un viņam arī pieder stāsts par to, ka vienas lielas kāzas laikam ir sajaukt, tad tik stāvis tur ar attīstītājiem, bet kāzu nav. Fotobildēs, kā tur tik caur tā darbnīca, bet tur stāsts. Mans brālis arī noņēmās ar fotografēšanu, viņš to darīja tā kā amatieris, tad zenītiņš un bildē. Un tad mazā māsa, protams, arī jālējās līdzi. Un man arī bija viena tāda skaista, man dzimtā Olara Miesta filmiņa. Un kamēr brālis taisīja bildes, viss tas lielais palielinātājs, tad tumsa, māsa sēž blakus un švirra virpina filmiņu. Brālis taisīja ilgi tās bildes. Filmiņa ir sašķirīgā. Stulbā māsa sēdēja un švirpināja filmiņu. Čuš, tā. Un es tā cerēju. Kas tā dara, vai ne? Tas ir par to tā, kad bilde ar Liniņu Kārli kopā sapīpējot, neir. Kur man jāstāv, lūdzu, lai... Kā patīk? Kusties, kur gribi. Kolekcija ir par daudz bildēm un vairāk kā 50,000, un patiesībā cilvēki ir tie, kas to ir paveikuši vislielākoties, jo institūcijām ir pašām daudz darba, un tad man gribās arī vēl pastāstīt to diezgan lielo sākumu, kas ar to visu ir, kas diezgan daudz ko izskaidro, jo katrs jau tur var ieiet pats un Zudusī Latvija.lv un apskatīties, ka kādam tur ir gadskaitlis jocīgi uzrakstījies, kādam ir cita aplamība un vēl kaut kas tāds, un tur kļūdiņu daudz bija. Man ir priekšnieks šai ziņā mājās, vīrs man ir priekšnieks pa šo līniju. Viņš sēdēja, kad viss tas sākums tur trakais bija un laboja vietu, aprakstus, jo viss tas sākās patiesībā tā, kā ir ar institūcijām. Institūcijām gribas uzsākt lielus darbus, kas ir jauks darbs, un viņi patiesībā ļoti cēla un skaista kolekcija. Viņi ir vienkārši kaut kas izcili brīnišķīgs, un man liekas, ka vajadzētu būt, es vislabāk gribētu teikt, ka 2 štatu vienības. Igoram vajadzēja 6 sievas, man vēl 2 vīriem, kas tur strādā tā kā kārtīgi, un pie visu vēl arī ir fotogrāfija pazinēja, pētnieki, UTT. Iestāde uzraksta projektu Eiropai, un Eiropai pastāsta, ka viņa iesniegs 19,000 fotogrāfijas ar vienu rāvienu, un tad 3 gados viņa to izdarīs.
Tad viņa piesaista tādu nemākulīgu cilvēku kā mani. It īpaši tas, kas saistās ar grāmatvedību, tad mana grāmatvedība teica, ka viņam pēc projekta finanšu apstrādes uz Bērza tās man izsniegšanas grāmatvedības prašmēs. Nu, kas nav, tas nav. Tu nevar, to nevar. Kur, tā sakot, augstāk par nepaliksi. Un tad ir tā, ka bet izrādās, ka visi citi, kas to iesniedz, viņiem pašiem jau kaut kas ir. Un man arī stāst, tu zini, mums jau ir sadigitalizēts tur 1000 vairāki, un tev jau tikai tur jāpielasa klāt rišķiņi. Izrādās, ka tās ir grāmatas, notis, tur citi kaut kādi objekti. Mēs jau esam fotogrāfijas pieteikuši. Nu ko lai dara? Tad es vēršos, pirms manis tāds Arturs Žogums droši vien dzirdēts personāžs. Es pieņemu, ka viņam uzticējās daudz un ļoti. Tad es arī gāju ar lielu skaistu karogu plaši vaļā, kad ir kolekcija un vajadzīgas fotogrāfijas, bet kamēr nekas skaists kā saskarne nav, tikmēr ir tā, ka, uz ko tad tu atsauksies? Nekā jau vēl nav, bet tā kā saskarne parādījās, tad tā lieta gāja bišķi vieglāk. Tad sākās atsaucīt. Bet Preļu bibliotekai milzu liels paldies par jūs faktiski neatvairot, uzspied internetu. Ja nebūs, tad neko darīt, tad katram pašai. Jā, nu redz. Tā problēma tā, ka jābūt kursors ir šeit. Kas notiek tas, kad cilvēkiem ir jāsāk saprast, ka viņiem ir jādabūta bildes iekšā. Nu, lūk, un tā pateicība ir jums, Preļi, par atšaucību. Bildes arī vai tam. Oleri te nāks tāpēc, ka mēs esam no tiem oleriem. Un tur arī ir mūža, bet es gribēju parādīt kaut ko citu, un es tagad nezinu, es tiek uz leju. Kā es tiek uz nākamo lapu? Gribēju savu miestu krogu parādīt, bet nu labi. Man grūties ar atvēršanu, bet tik un tā, tad tas viss ir. Un Vitāls Mašnovskis arī noteikti dzirdēts personāžs, tā ka mums ir gan vēsturiskās, un Dzintra Venda, protams, arī viņai paldies. Bet Preļi būs piedodiet, ka tāda mazī atkāp tagad ir šito, bet nesanāca, kā gribējās, vajadzēja ierakstīt to ar krogs un miers. Nu lūk, tas ir tur, kur tur to... Aha. Vidzam stāstīt. Tas rada, tad tālāk es par Preļiem nebūs galīgi garām par, es rakstu ar Olēnu, es ceru. Ko es tur uzrakstīju? Kāpēc ir grūti? Tāpēc, ka tā ir planša, nevis dators. Un es neesmu uzlikus brilles, kas man varētu palīdzēt rakstīt pareizi. Brilles kaklā? Nu, ir jau, jā, bet, Nav lasām brilles tev? Jā. Šitas bišķiņi tā kā to būšana tā tais, bet tad vajadzēja savākt komandu, kas raksta bildes iekšā, un kaut kā neiečerēs. Un kas notiek, cilvēki raksta tās bildes par papildus naudiņām, viņi, kāpēc man Oilē rakstās? Viņi strādā čakli kaut kur apmēram 12 naktī, cits varbūt darba vietā, es piemēram 12. Bet es nevaru uzrakstīt, tā kā es gribu, kāpēc. Labi, ir. Nē, nav, kas kārtībā, to būs. Tad gan es tālāk bišķi rētāk. Nu, ir taču tur pareizi, ne? Un tad beidzot ir pareizi. Jā. Tur ir tā, ka šis arī ir diezgan sabrukušā stāvoklī šobrīd, dikti sabrukušām mūsu, un lielāk. Šeit ir manas mājas, šeit es ar Linu Kāru laboju savu riteni, respektīvi viņš labo, un es viņu sapīpēju, un bilžu nav. Tā. Bet
tie cilvēki, kas raksta iekšā, viņiem nepadodās to darīt varbūt tik labi. Katram ir zināšanas tik, cik viņiem ir. Ko tur darīt, ko tur teikt. Jāskatās uz bildes, jāierauga datums, tā kā pēc fotogrāfijas jāierauga, ja? Jāsaprot, kas ir kas, nevaram skatīt pēc vietas un tā būs labāk. Kas vēl jādara? Instrukcija, kā rīkoties. Jā, ir jāsaprot, kas tur virsū, vispār kaut kas ir jāsaprot. Un tad tikai beigās, tā kā pa īstam mēs saprotam, ka ir pētniecība vajadzīga vai ne, bet pētniecības nav, ir dziļas vēlas darba stundas, kā sanāca tā. Tas ir tāds atkāpē par to, kāpēc ir tā, kā tas ir, jo tāpēc, ka institūcija paralēli turpina strādāt savus dižos lielos darbus, bibliotekāros, krājums, padarīt pieejamu un digitalizēt un visu kaut ko tam līdzīgu, krādi labāk padarīt pieejamu, bet vienlaiks ir šis un šis ir vēl viens darbs. Tad vienkārši tam jābūt daudz, tas ir apjomīgs, te būtu ko darīt, te būtu ļoti daudz ko darīt un esam milzīgi prieku braucot šeit, tādu. Man nav vārdu, kā tu aprakstīt, ka tu nonāc, tu redzi, tur ir Vārkava, Aglona, tur ir Ančikāni, tur viss tas ir, tu te brauc, tu te esi, un tu vienlaikus gribi to visu sev dabūt savā galvā, prātā un izpratnē, un ieraudzīt, zināt, un lietot tālāk, bet es domāju, kas bija prezentācija. Jānolaiž šis paldies. Jā, tālāk prezentācija, domāju, par Rēģiem tā kā sirsnīgā pateicība patiešām par to, ka te bija... Jā, atceros, jā, viss. Es vairāk nevidināšu, lai netērēs laiks un neiet, jā. Bet es gribēju izcelt tieši Preļu biblioteku. Un toreiz tas noteikti gāja vieglāk, un toreiz tas institucionālais ceļš sadarbībā ar muzeju pareizi, sadarbībā ar cilvēkiem, un šajā kolekcijā ir vairāk privātu personu devuma, jo tas, ko es tikko atvēru vaļā, nāca vaļā 2010. gadā, tad atsaucības bija grandioza, vienkārši grandioza. Tas bija skaisti, tas bija bezgalīgi skaisti, jo arī tur, es tagad vēršu vēl uz pusstundu, droši vien klāt, ir piemēram Zabaloķis mūža, no Klešnika iedota bilde, vairākas, tā kā nepagasts, pagojas tā kā ārkārtīgi lepojos, un tas ir skaisti, ka tas tur ir. Lūk, es gribēju bagātināt katru savu stāstījumu gabaliņu arī ar citur atrastu bildi, ne tikai zudušajā Latvijā ielikt bildi, un tad tālāk tas stāsts būs, bet šī arī ir no jūsu bibliotekas. Un mans dārgais vīrs, kad redzēja, ka netieku galā lietām, bet man kur vēl ir viens šāds disks, un tas arī tur jādabū iekšā, un tad man centās un palīdzēja, un tāpēc man mājās ir uzradies zudušajā Latvijā priekšnieks ritīgs, kas kontrolē katru darbību, kas tur notiek. Man palika par šauru zudušajā, kā es mēģināju teikt, lai es varētu pavisam skaisti dzīvot šeit, tāpēc es ņemu palīgā vēl citus rīkus, kas ir īpaši šo, kas izšķēršoju šo grāmatu, krustu šķērsu, un savukārt zudušajā Latvijā ir viena tāda lieta, kas tagad sasauksim kopā šo grāmatu un šai bildē zudušajā Latvijā to ielika Igors Pličs. Un toreiz es vēl to nesapratu, bet tagad braucot šeit un satiekot cilvēku, tas ir pavisam cits jau stāsts, kā satikt Igoru. Un tā bija ielikta bilde ar jautājumu, vai varētu uzzināt, vai tā ir Ermitāžu fotodarbnīca. Un tajā brīdī, kad es vēl pagaidām skatos uz šo Latviju, cīnos pa viņu, skatos, kas šeit ir labs, skaists prezentējums no Preļu puses, tad es sāku meklēties, un arī mīļais internets, mīļā periodika, mīļais citi muzeji, kas vēl ir, tā taču ir Ermitāža, tā ir Ermitāža, ir taču Ermitāža, un ir apliecinājums, ka Ermitāža. Un tad es atveru grāmatu, un tā bilde tur iekšā. Un tad, jā. Saslēdzās. Tā saslēgšanās ir vienkārši arī kā
kā reāli cēlas skaists brīdis, kā saprast lietas. Un vēl ir tā, ka droši vien, ka daudz kā cita vēl te varētu nākt klāt, ko man vajadzētu, un ko varat jūs, un ko jūs zinat, un ko es nezinu, un ko es nevaru tā atrast tik 1 un 2, kas tā par ielu, piemēram, un kas to zina varbūt, kas ir atpazīstams vēl šajās bildēs. Tieši tāpat šeit, šajā bildē, kas ir pie Breiļu pilsētas valdes, un šo mēs jau skatījāmies. Tagad ir vēl stāsts, kas nāk klāt, jo pie manis nonāca kastes no Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ar Alberta Losāna bildēm ar viņa fotografēto laiku, kad viņš ir braukājis pa Latviju, ne tikai Latviju, tur arī visu PSRS, par dabas fotogrāfijas, pamatā daba, upes, ezeri, vietas un nu, lūk, tad jūsu cienījamais novadnieks ir arī manā darba kabinetā fotogrāfiju kastu skatā, un tad es ieraudzīju šo kā lielu prieku, ka tas man ir arī lielisks stāsts un lieta, ko rādīt Breiļos un par ko runāt, jo es labāk paņemšu savu lapiņu, lai es nerunāju greizi, par viņu kā par ģeogrāfu, kartogrāfu, kura dzīves gadi ir 1920. līdz 1990. Un dzimis Rugāja novadā ģeogrāfijas fakultāte 51. gads, pēc tam Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūts, pēc tam ir Latvijas valsts universitātes, toreiz tā to sauc ģeogrāfijas zinātnes pētnieciskais sektors, zīmētas kartes 120, kartogrāfs ir milzīga interese par Latviju, par dabu, dabas apraksti, dabas izpēte, dabas izpratne, valodu zināšanas plašas, bez mums jau zināmajām nāca angļu arī dzeniet, un viss šis bagātais mantojums šobrīd ir mana, bet un tad es atrodu un lasu, un tagad es to grāmatu, protams, ka redzu vakar pliča sātā uz galda, kas veltīta viņa piemiņai, un tagad man ir patiesībā stipri liels jautājums. Kas notiek ar tām fotogrāfijām un kam tās vairāk būtu piederīgas, jo man ir no LGA, no Vitas Strautnieces padomas ieteikums, vajadzētu Igors Pličs arī interesējās, viņam ir negatīvi, vajadzētu sazināties, bet viņam laika nav, viņš dara kaut ko citu, kā mēs dzirdējam, viņam vajag tās sievas. Man ir jautājums par to, kas ir prātīgi notikt tālāk, jo tas ir vairāk piederīgs šeit. Es zinu, ka vēl viena darba vai kā tas ir, bet tas būtu par daudz, bet mana interese, protams, ka būtu to noskanēt. Tur daudz, kas ir arī vairāk eksemplaritātē kaut kas viens, viņi varbūt ir labākais kadrējums mēģināts atrast, un labākiem kadrējumiem, protams, ka ir tā, ka viņi ir gan tur drusiņu spriež, drusiņu leņķītī, ja, bet es tā ātrumā skatot ieraugu varbūt to vienā, ka tas tā gluži nav. Nu, lūk. Es jūtos mazliet dilēmas priekšā, mana interese ir to noskanēt, bet jūs saprotiet, ka man atvajag 2 vīrus vēl. Tev ir doma, ko darīt. Man nav 2 vīru arī. Jā, bet es sajūtu, ka tas būtu piederīgs jums šeit. Šeit ir problēma. Nu? Es vienkārši tagad jau... Šeit ir problēma, ko mēs vakardien dzirdējām, ka arī Pličkungam nav mantinieku tādā idejas līmenī. Viņam nav grupas, viņam nav komandas, viņam nav pēcteči, kas darbu turpinās. Ja viņi jau tā lielo krājumu. Mēs viņu ieraudzīsim vēl vienu institūciju, kas varētu būt šīs problēmas pārņēmēji, varbūt fotogrāfija sakarā jūs vai kāda cita bilde būtu ar atrodam to institūciju, atrodam viņa te ir. Jā. Nē, pats ko. Vietuši tas mākslas muzejs. Līdz apakšā, jā, līdz mākslas muzejs. Jā, tāpēc es teicu, es šķirojos pa institūcijām, man palika pa šauru manas pašas kolekcijā, lai tiktu klāt Breiļiem tā ritīgi.
Jā, jo Muzejs viņu uztur pašvaldība. Viņam ir pilnīgi cits nākotnes izredzes, teiksim. Ja? Bet tās bildes nekur nepazudīs, un es ar saviem spēkiem viņas skenēšu. Un viņas nekur nepazudīs, un es viņas centīšos ielikt, bet tie ir vēl viena lieta, kas ar kolekciju saistīta. Jūs jau droši vien pamaniet, jūs esiet arī mūsu digitālajā bibliotekā, un to mēs tur iešķērsosimies, kur viņi man te palika tā lēkās un uz priekšu un attiesim atpakaļ vēlreiz un būsim godīgi stāstos iekšā atpakaļ. Būsim. Un kur viņi ir? Kur viņi man ir? Jā, tā. Jo mēs tagad lielamies arī ar šo te. Un tas nav nepamatoti, jo digitālā biblioteka bija no institucionālās kolekcijas pamatā tomēr, un arī Preiļu novada kultūra vēsturiskais mantojums, un jūsu darbs šajā visā notiek, pareizi? Notiek, jā. Un tas ir diezgan pamatoti, jo arī Zudasija Latvija ir šeit. Bet Zudasija Latvija kā cēla kolekcija dzīvo arī savu dzīvi. Zudasija Latvija bibliotekā gaida jaunu saskarni, un es ceru, ka viņi sagaidīs to jauno saskarni. Es ļoti ceru. Tas ir bilžains rāmis, kurā var meklēt. Jā. Nu, lūk, bet, un tad arī šis ir caur ko mēs atrodam, un mēs atrodam visu, un tagad tas ir jautājums tāds, kāpēc mēs esam tieši specifiski Zudasija Latvija, ja mēs taču visu varam darīt arī šeit, vai ne? Un te mēs atrodam vairāk, jo te mēs varam sakopot. Es esmu izcēlus šobrīd Preiļu novada kultūra vēsturisko mantojumu, bet jūs kādā vaļas brīdī ieiet adresē digitālā biblioteka.lv, tad ir vienkārši meklējums Preiļi, tad ir čiks un diezgan daudz ir ārā nāk. Tiem arī jāatgriežās tur, kur es biju. Kur es biju? Rūpes. Jā, Rūpes. Nu, lūk, šis skaistais stāsts par Albertu Losānu, viņš nekur nepazūd, jo fotogrāfijas viņas nebojājās. Viņas ir, kā mēs runājām, tad gruntīgi uztaisītas, viņas nepaliek ne zaļas, zils, ne sarkanas, bet zeltē viņas stāv skaisti, smuki, nesakrautas, kaudzē viena virs otras, bet skaisti tā tur rindiņā. Un ir jābūt man spēkam to noskanēt uz 600 stipu, lai būtu, un jābūt spēkam ierakstīt kolekcijā, ko es gribu patiesībā. Es ieraudzīju tās lielās bagātības, kas tur ir. Es vienkārši cēlu ārā laukā Preiļu aploksnes, un es ārkārtīgi priecājos par šo bildi, kas ir Preiļos. Lai prezentētu viņu. Tātad Preiļu sakarās šāds stāsts. Vēl pa laikam es vēlos izcelt kādas bildes, ko jūs esat iedevuši, un skaidrs, ka ielai ir nosaukums, vai ne? Sondovu iela bija, toreiz, tagad brīvības. Tagad man šitas ir jāieraksta. Jā, man jau šito gribējās tā kā atpusīt. Šīs ielas atvedās, rīdzinieki visi, kas brauc pa šo ielu centrā, jo redzat, tur baznīca. Un tur ir sinagoga bija. Mēs taču staigājam, ja tagad? Jā, mēs tur bijām. Jā, bet kamēr es neesmu bijis Preiļos, tikmēr man arī ir bijuši tumšs bildi. Jā, jo tagad jau viss izskatās. Tur ir 8 man tas ir svarīgi, tagad ir svarīgi to. Sabūs palicis pāri. Jā. Tik maz, Ļoti. Preiļi, es saku, arhitektūras ziņā, vienkārši es vakar mēs runājām par to, ka tā ir padome, ja varētu teikt, lielākoties, izņemot būtiski, es nezinu, pat gandrīz uz vienas rokas pirkstiem, jā. Parks un tā apbūve, Pliča māja un aptiekas māja, jā, vēl pa kādā aptiekas māja un šajā ielā pa labi, man liekas, varbūt, ka tā arī ir tā augstākā, jā. Padomju laikā bija krājkase, bet kas bija pašā sākumā, es pat tagad neatceros, jā. Sarkana ķiegeļu, jā. Tā ir. Tas arī ir viss īstenībā. Tas ir traki. Jā, jo viss pārējais ir privāts sektors, un tad ir padomju laikā celtās piecstāvētas Kruščovkas un viss kaut kas tāds, jā. Tāpēc jau bija tā doma par to pīli, jā. Jūs varat iedomāties mazie Preiļi, kur šobrīd nav vairs to 5,5 kā oficiāli skaitās. Protams, ka nav. Ko es teicu, ka man pašai rados ir
5 cilvēki, kas ir ārzemēs, bet deklarēti Preiļos. Nu, tas nozīmē, ka viņi tiek skaitīti mūsu... Te viņi ir, bet nav. Jā, Nu, jā. bet saprotiet, kā ir un Jā. ap to Pili to projektu sāka rakstīt. Tas viss, nu, tur diametrāli pretēji viedokļi bija. Vajag un nevajag, jā. Bet, nu, es nezinu, kas tur finālā būs, bet es... Nu, vienalga es uzskatu, ka vajag. Vienīgi tikai, ka Preiļu pilī nav nekas saglabājies. Jā, visi nu, teiksim, nodecis, jā, tā ugunsgrēkā, un tur nav nekā. Kā tur izskatījās iekšā, kā tur bija, tāpēc skaidrs jūs arī vakar redzējāt, jā. Tur nebūs kaut kas tāds, jā, tur būs pavisam. Bet tā vai tā, tie ir Bet jebkurā gadījumā tas ir līdzi. 2. 3. stāvu nākamgad. Šogad atbrauksiet, jau redzēsiet uz gada beigām, es domāju. Un tā pils ir Pašvaldība. pašvaldība. Šie te, kur vakar mēs paldies teicām beigās, jā, Martinkusa ģimene, viņi iznomā. Tā kā to 1. stāvu tagad, jā, un viņiem tur būs tā kafejnīca vai... Tas, ko es gribēju piebilst vienkārši par tiem Preiļiem runājot, tad, kad parādījās Facebookā bilde ar atjaunotiem Preiļu, tika uzspridzināts Facebooks. Jo visi postoja, visi rādīja, Preiļi ir atzimuši. Tā kā turpiniet to darīt, un tam ir jābūt, nu nevar to apstāt. Nē, nu galvenais ir Taisnība. Jā, šeit, kas ir pie varas spirāli, lai saprotu, un jā, ka vajag. Tas pats, ko jūs teicāt par to mantojumu un arī par šo, jā. Nu, es nezinu, nu, man jau ir tāds ir pieredze kaut kāda visās šais tādās lietās. Es nezinu, kāds ir jūsu secinājums. Man ir šāds, ka ir cilvēks, būs, nav, nu, tas cilvēciskais faktors vienalga ir noteicošais. Nu, vienalga, jā. Vai nu tā ir tava sirds lieta, tavs sirds darbs, grūti, neviens nesaka, ka viegli. Jūs domājat, ka ar Vita kungam ar Fainu ir viegli. Tas ir ārprāts īstenībā, vai ne? Tā ir, nu, gandrīz vai jāsaka, verkošana, bet, nu, caur savu sirdi izlaižot, jā. Tāpat arī te, tāpat ar to pili. Kas nāks iekšā? Vai viņš būs tāds kā Lansmanis? Nu jā, ja nav tāds, jā, ja nav vai ne, uz to pusi, bet tas ir tāds, bet jā, tiešām ir jābūt tam tādam, jā. Nu, iespējams, ka Ilona Sondora tad no jūsu puses varbūt ir. Es to Sondora ielu saklausīju, es nezinu, jā, tik daudz. Ir tā, ka reāls tāds viena kārtīga štatu vieta, man žēl, protams, ka tas tā netiek saprasts varbūt un nav tā izdalīts. Tā štatu vienība varētu visu pasauli tagad, visu stūrus apzināt, vai ne, bet tagad nesanāk tik labi, sanāk rādīt par to vairāk, man varbūt ir skumji, ka man nav visa pilna informācija, kam, bet varbūt Mārs Lots ir jūs pusē pabijis, jo viņš ir diezgan labi zināms kadrs, jo viņš arī mīl Latviju un to apbrauc ar riteni apkārt. Un viņam ir tāda laba stāsts, viņam ir tendences stāsts bildēt vecu un jaunu un trāpīt uz matu tos pašus mākoņus. Un es ticu, ka viņš jūs pusē ir paviesojies, un viņš ir kultūras institūcijas arī ņem kā tāds savus biedrus, kur palika pa nakti un tam līdzīgi, kur kāds naktsmājas vai kāds pusdienas vai kas tāds, jo cilvēkam no kaut kā jādzīvo, un tāpēc ir arī šķērsojot, vēl meklējot citas puses, meklējot Vārkavu. Ir redzi dzirdi Latviju, kas arī brīnišķīgs resurs, kurā var smelties informācija, attēls un filmas, visdažādākās. Tieši tāpēc es teicu, ka man zudušajā palika pa šauras, gāja plašāk un tālāk. Un tad, kad parādījās vēl papildus stāsts, es tā stingri nopriecājos, bet gribot parādīt vēl ko citu, tad man ceļā nāk priesteris Aidars Bernāns, kurš arī pievienojas fotogrāfijas zudušajai Latvijai un īpaši ar baznīcām saistītās bildes. Un tagad būs stāsts. Šis ir tas mans priekšnieks zudušajā Latvijā. Tam priekšniekam agrāk bija gari mati, platas džinsas, jo rādīja ārzemēs, un labāks vēstures zināšanas nekā viņa vēstures skolotājiem 25. vidusskolā. Es teicu, no tevi no 11. klases stabili izmet par to, ka tev bija pārāk labas zināšanas Latvijas vēsturē, un to ar tām vienkārši pa daudz plātījies. Bet Raimondam Zalcmanim bija tāda dziļa interese par Latviju un Latvijas baznīcām visvairāk.
Un par citām kultūras iestādēm, tā kā muižām, muižu pilīm, viņš braukāja apkārt pa visu Latviju, viņš ir izbraukājis visu Latviju un safotografējis labi daudz. Bet ir arī šo pusbildējis. Nu, lūk, bet te ir labs stāsts un nav ko rādīt no preļiem. No preļiem nav rādīt ko tāpēc, ka viņam sanāca tā kā maziņš, tas saka, ČP notikums. Un akurāt tas bija maija sākums, 80. gads, un šis ir fotoaparāti atbraucis un sabildējis jau kaut ko apkārtnē ir. Un nonācis ir, un tā ķēze viņam gadījās pie Moskvinu, ja, pareizi saku Moskvinu vecdzīvnieku baznīciņas. Un uz to brīdi viņai bija kāds apzagums tur gadījies. Un šo bija uzskatījuši pa vainīgu, ka šitāds garmatains džinsi, tas ir skaidrs, tas ir tas īstais bandīts, kas to te ir salaupījis. Un viņi ielika, preļu KPZ. Viņš tur kādu nedēļu nosēdēja. Bet tagad šitādam te kādram, kuram ir arī radi ārzemēs, un mēs vien skatīti padomu džinsi, vai ne kaut kas no tā, ko tur rāda ir arī īstenība. Varbūt tas nenotika viss tik laji gluži pie Basteikalnā, vai ne, kaut kur pie Laimas pulksteņa, tur nebrauca saldējumu kastu, varbūt, un džinsis nepārdeva, bet Rīgā visu, ko varēja dabūt, ja tu gribēji dabūt, citur jau droši vien arī varēja dabūt, tu literatūru varēja dabūt, tu visu varēja dabūt, ja, un tad tas viss viņam ir mājās. Tas, ko viņš tagad sēdēdams savā KPZ, un tur ar kaut kādu laikam vienu recidīvistu kārtīgi bija kopā kamerā, ko tur vēl un stāstīja visu, bet man es ar visiem labi sadzīvoju, tur labi visi bija, viņš labas par KPZ, bet viņš sēž un savā galvā pāršķiro, ka tagad viņam ir, vienkāršiem vārdiem runājot, mājās šmons, ir visu gadu literatūra ir atrasta, un tas vēl maz, ka viņam ir grāmatas, bet viņam ir arī pārkopēts, tad izplati pārfotografēts, jo agrāk pārfotografēs, un ir brīnoties, vai ne, kā tu varēji to lietot, tev ir vienkārši Johansona Rīgas svarka mugurā pārfotografēta, bet viņš jau ir maza bildīte, tev jau jāpalielina kaut kā, lai viņš varētu lasīt. Es domāju, ka mājās ir šmons, un viss tur ir cauri, un tagad viss ir pa galām. Un tur ir tā, ka laikam arī tajā laikā kaut kāds cilvēka faktors, kaut kāds spraugas, caurumi sistēmā bija. Pirms 9. maijā, kurāt viņi izlaida ārā. Viņi izlaida ārā tieši brīdī, īsi pirms Rīga autobuss ir aizbraucis. Viņš doma, lai viņš pēc iespējas ātrāk pazūd. Autobus ir aizbraucis, bet kā tevī vai ne? Var jābūt, ka pofīgi vienkārši izlaida, un viss nav svarīgi, kurā pulksteņa laikā izlaiž. Tad viņš kaut kādu nakti laikam bija pavadījis kaut kur nebūt, bet fotoaparātu atstāja, filmiņu atņēma. Preļi nav. Bet tāpēc es rakājos atradu, lai būtu preļu puse, bet mēs laikam aizceļojam mazliet uz priekšu tālāk, bet šis laikam ir svarīgs stāsts mums visai Latvijai par to, ka mums izdevās, ka tas notika, ka tas sanāca, ka tas, un arī Daņa Ivāna un Arturs Mipa raksts, kas sacēla pamatīgu vilni. Un arī kaut kādā mērā mēs to arī skaitam par mūsu atmodas sākuma vilni, bet tas viss stingriem tādiem arī latviešu soļiem, atbalstiem, mītiņiem, demonstrācijām, viss vēlās, mēs esam te tagad, kur mēs esam brīvi, neatkarīgi un dzīvojam un varbūt šķēdējamies par visu kaut ko, bet mēs esam brīvi. Un arī šo izdevās saglabāt, bet tas ir tāds zīmīgs kadrs pie Elēna baznīcas, jau notiek visi šie šķūrēšanas darbi, un tur, viņš to ir arī izdarīts. Tāpēc šis, tā teikt, ar visu savu dziļo interesi un pētniecību un izpratni par man ir lielisks Zudusija Latvijas priekšnieks. Un tas vairums tagad tu esi sakopis, kas tik izdarīts? Droši jau noteikti, jā. Vajadzēja mūsdienas ar zāli, vajadzēja mūsdienu bildi pievienot klātu, bet jā, šis zīmīgais traktors un padomju vara netika tur klāt. Netika, jā. Un tas gribēja izglītības lietas arī caur gaismā no šīs puses, un atkal man ir priestera Aigara Bernāna foto, ko parādīt par. Un tāpēc es pameklējos dziļāk un pievienoju tās informācijas, un tagad es gribēšu pievienot vēl klāt vairāk informācijas par preļiem, vismaz par šo ielu, piemēram, jo
Ir jau tā skaisti, ka fotogrāfijas runā pašas par sevi, bet tur ir daudz, kas, ko pateikt vēl klāt patiešām tā īsti, lai pastāstīts tā dziļāk un skaidrāk, kas ir kas. Un Āņškina krustojumam brauc garām, un tad Āņškina skolu gribējās arī ielikt, un ar visām otrām pusēm mēs skanējam, un tad mēs, iedomājieties, ja nav šī otrā puse, vai ne? Un tā bildīt viens tikai ņem un ieliek, un Dievs vien zina, kas tur ir virsū, bet tas ir svarīgi, kas tur ir virsū, un ir svarīgi, ka tā ir tieši Āņškina skola. Nu, lūk, un mēs jau šito skatījāmies, un tāpēc Vērtavas skola ir jāizceļ, jo pirmā gara gaismas bāka, lai pirmā tautskola, un te mēs tās lūk par to visu varam izlasīt šajā rakstiņā, tāpēc teicu, es ceļoju pār resursiem, par Jānu un Indriķu upeniekiem, kuriem Lini taisni palīdzēja un cieša griba un gudrs prāts. Jo tikai gudri cilvēki var saskatīt, vai ne, to, ka izglītības trūkums ir tas, kas ir svarīgi, ka tas rops ir jālāk, un tad tā 4-reizējā iešana pie gubernatora un tās atļaujas dabūšana, lai tā skola var būt, ir arī tāds apstāsts, tā kā šo var tā lasīt periodika.lv, kur strādā tā, kā tā strādā, man žēl. Viņi sāku strādāt arvien bēdīgāk, par to kultūras darbinieki par to cieši ļoti, vai ne? Kas vainas? Es domāju, ka vaina ir tā, ka ir digitālā biblioteka, ir masa informācijas, un masa informācija tiek likta tādā rīkā, kas saucās digitāla objektu pārvaldības sistēma, ja visiem vārdiem doms, un visi lamā domu, bet doms nepavelk. Diezgan tā, teiksim tā, viņš nav taisīts tā kā, es nezinu, Alef sistēmas vai Alises sistēmas katalogi, un tad viņš nepavelk. Un attiecīgi viņam līdzi nepavelkās periodika, piemēram, klibo. Bet Zudusī Latvija nav domā. Zudusī Latvija rulē, un tad, kad bija lielais datu ČP, bija sanācis lielais trakums un arī biblioteku katalogi iestrēga mūsu lielajā datu sprādzienā, zudībās arī, tad Zudusī Latvija strādāja, jo viņi nav piekārti pie tā, kā tas ir. Bet, es domāju, vēl aizvien par brāļiem upeniekiem, par to, ka viņiem izdevās 1840. Kurā gadā, 44. gadā sākt veidot skolu, un lai cik tas būtu traki, un tagad mēs tās skolas slēdzam ciet, vai ne? Labi, tur, kur vēl ir. Un tagad tas viss, kas ir tādām cīņām cīnīts un darīts, tagad tas viss aiziet. Bet tā pati mana mīļā dzimtā Jasmoiža atcerties pirmo festivālu, ja? Vārkava, Jasmoiža, ja? Tās bija divas bija arī ir īstenībā kultūra vietas. Bet par ko, piemēram, Vārkava vēl turas, lai gan nesen bija tā informācija un tas viss tas skandāls, ko pēc tam tur cilvēki tur vārījās par to, ka bija kaut kur presē publikācija par to, ka, ir tas visnabadzīgākais apmēram pagasts, ja, un materiālā ziņā tieši, ja. Bet tā ir kultūra vieta, sena iekopta kultūra vieta, kur īstenībā viena no Prēļu novada, es teiktu, foršākajām un stiprākajām, ar dzimtām savām, ar visu, ja? Un tieši tāpat bija arī Jasmoižā. Bet tiklīdz tika likvidēta skola, ticiet man, viss riko šādā te visiem. Uzreiz pilnīgi. Un tagad tur ir sociālie dzīvokļi, kur bija skolotāju mājas, ja? Un jūs zināt, kāds kontingents dzīvo sociālajos dzīvokļos. Tiešām, tur ir nošķirta vieta. Žēl, Bet mēs pamanām, vai ne, ka tagad jau arī bibliotekām ķerās klāt, un tad tas jau ļoti daudz par ko sāk liecināt bēdīgi. Kas notiek, man tālākais stāsts, protams, bija šis, bet mēs jau tik daudz esam tur pabijuši, dzirdējuši, nājuši man bija slimnīcas stāsts. Bet Igoram Pličam ir ļoti skaists par Pliču sāku. Bet Igors stāstīja, kas tieši tur, kāda slimnīca bija, viņš teica? Nē. Viņš nepieminēja slimnīcu tā īsti daudz. Tur, man liekas, bija
Šito te arī tā kaut veco cilvēku. Nevar ticēt. Tieši tuberkulozes. Bet avotos arī to tuberkulozi tā piemina vienā, kādās vietās es redzēju garām ejot, domāju, bet kā tikai tuberkulozes, jo man te saka, jā, Borpa dzimta novēla slimnīca, 1859. gads, bet visur kaut kur arī raksta par to, ka to papīru nav nekādu, respektīvi darbojusies līdz 1000 gadam. Nevar ieraudzīt, brīlis negribu līdz 1993. līdz 93. gadam. O, nē, agrāk, nē, ko es stāstu? Ko es stāstu tagad? Lēņu stāstu. Pa jauno slimnīcu ir jauna slimnīca Preļos, Rāku dzimtenes balss, respektīvi 60. gads sākums, bet nē, Klau, jūs sakat, ka tuberkulozes, bet rekur viens, es izrāvu gabaliņu ārā, bet viņš laikam ir braucis ar riteni, tā es saprotu šeit, jā, un viņam ir gadījies, un tāds kritiens, ka slimnīcā jāguļ gan. Dziļa pateicība. Tā tad, droši vien, varbūt viņš bija kaut kas ķirurgs gan, izklausās, ka pēc šī ķirurgs. Tāpēc jau tā māja arī stāvēja tik ilgi vispār tiessaimnieka, jo īpaši neviens negribēja. Bet varbūt ir tā, ka vēlākos gados ierīkoja tieši to tuberkulozes variantu. Varētu tā būt. Jo es vienā vietā kaut kur pamanīju to pierakstīto tuberkulozi, es domāju, diezi kā tā ir, vai tiešām apvienot varēja paralēli tādā nelielā ēkā abi tur būt. Tuberkuloze ar kaut kādu ķirurģisku diezi vai. Bet tas vārdiņš tekstā influence novada pāris dienām dēļ slimnīcā, vai tā influence nav arī tā pati tuberkuloze? Nē. Gripa. Spāņu gripa. Jā, es nelasu, cik ļoti labi lasīt līdzi, ja man nav laiks lasīt, es domāju, ko es runāšu. Influence novada pie pareizi, jā, spāņu gripa, bet kāpēc tad viņš tur tā pēkšņi ceļojot to spāņu gripu dabūs? Nē, tā taču ir vienkārši gripa. Spāņu gripa vēlās tajā laikā pāri visai Eiropai. 40. gadā nē. 40. gadā nevēlās. Viņš vēl pirmā pasaules kara laikā pēc. Nu redz, cik daudz materiālu tā laikā. Varēja jau tajā laikā, kad nebija tik ļoti laboratorijas izmeklēšana, varēja arī to influences vārdu pierakstīt smagākam gripas veidam. Arī. Tas jau tāpat viņa vienalga ir gripa. Viņš arī tuberkulozi varēja neatpazīt uz līdzenes vietas, jo tur klepoja temperatūras un... Jā. Redz, cik daudz vēl ir ko darīt, lai vispār to tā var tā skaisti rādīt un demonstrēt. Vai man vēl pulksteņa laiks rauj runāt? Tikšu galā pēdām, jā. Vienā brīdī uznāca tāds trakums, kad piedalījāmies projektā, negluži es, bet kāds cits ar šo kolekciju laikam piedalījās, bet nav nekādas vainas. Stāsts bija par to, ka bērni atrod savu vecvecāku albumos fotogrāfijas un grib izzināt stāstus, un te no Latgales centrālās bibliotekas pienāk stāsts par sporta dienu kolhozā Rīts. Lūk, un zenīt stāsti. Vienīgajā kokā ir stāsts. Nē, tas ir Preļu parka kalniņš, kur parasti ziemā iet bērni šļukt uz dibena ar ragaviņām, un Covid laikā, kad bija mājasēde, bija daudz jāstaigā arī pēcpusdienā. Vakarpusēs ar bērniem devos šļukt uz dibena, un pēkšņi mūsu pūslis iet kalniņa vienīgajā kokā, un es, protams, braucot kopā, šļucot ar bērniem, domāju, pasargi Dievs, man bērni tūlīt kokā, un ko mamma dara, mamma izstiep kāju, un kāju tieši kokā, lai bērni neiet riecas pēc kokā. Un kājai? Kāja puša, protams, kotītas lūzums, un... Bet bērnu sveika veseli. Bērnu sveika veselīgi, un... Pati arī tā neko dejot var. Ne, te bērni atcerējās ar šodien. Dejot var, bet tur jau kāds laiks paiet, kamēr dejot var, jā. Bet vesela ņemšanās bija ap šo te projektu apkārt, jo viņiem pēc tam tas stāsts bija, tur UNESCO arī Nacionālā komisija piedalījās, viņiem pēc tam bija jānāk tas stāsts.
jāizstāsta publiski, ierīkoja arī tāpat, kā mēs tagad stāstu vakars bija, un bērni atcerējās atmiņās, kas bija, kā bija, bet man pa lielu prieku, tas ir noticis tieši Preļu rajona kolhozā rīts. Jo tas te der, un es gribēju Pilskalnus arī izcelt, un atradu un apriecājos par šo, jo daudz no tā, kas šajā Latvijā stāv ielikts, arī ir mākslas lasītavas krājumā, bet es tā nevēršu vaļā tos Pilskalnus, jo tur ir druscītiņi apraksts arī par to, ka kādu lielu laiku domājuši, vai tad tiešām šī apkārtnē nav tā kā Pilskalni, bet es pieņemu Būrtāns jau būtu izkur krustšķēršas pētīs. Ir acis uz šo, bet tas ir no Pilskalniem. Nu tā grūta bilde, mazliet senāk, bet tomēr Pilskalns, un tad vēl no Vārkavas pa bildei ir, un vairāk par šī dāma dzīvo Pļaviņās, bet viņai kaut kā ir gadījušās jūs puses cilvēki, bet vārdu tā nav. Un tad vēl ir tā, kāds tad šī ir par doma, jā? Jā, tā ir centra māja. Viņai tagad ir 2. stāvs. Labi, bet tur jau nebija tikai doma, tā doma. Nē, tas ir padomju laikā, teiksim. Bet pirms tam, ja tā ir snēga. Jo es gribēju teikt, bet tā bilde kaut kur ir, vai ne? Ko es gribēju teikt, ka, ja piemēram, šito te uz 600 punktu noskanē, tad šo te var tā izvilkt tā kā skaidru rokrakstu un izlasa, kas tur ir rakstīts, kas tur šita tāds īsti ir bijis toreiz. Un tad uzreiz kā salikt to bildu ritīgi kopā. Sakiet jums, kad sūta no bibliotekas arī to tīk variantu vai iepregā pēc tam pārēc? Nav tas tik reāli, ja jums nav kur to, varbūt skaners to tīk un neņem. Nav varbūt kur glabāt. Tad ir jāsūta ar failiem LV vislabāk, bet runā, ka faili LV čiepot bildes vai mēs tur savu mākoni esot uztaisījuši bibliotekā. Tas viss kļūst tā sarežģītāk, un tāpēc cilvēki visi tie pār 500 personām, kas tur ir, redz kāds, kurš ieliek to bildi puslīdz lielu, un tad varbūt tur ir 600 iepriekš. Un tad kaut ko var, jā, tā ir tā ideālā lieta, jo es droši vien nevēršu vairāk vaļā. Kur ceļ, ko ceļ? Kaut ko ceļ. Es par linijām gribēju arī dzan, jo manā pusē arī līnija auga un skolā sūtīja uz Linu talkām un par linijām priekšam atceramies brāļus upeniekus. Par linijām uzcelta skola, jo Lina tiešām bija tā lieta, un tad mēs iešķērsāmies, ir tāds industriālais mantojums, kur Preļi ir pārstāvēt tieši ar šo rūpnīcu un Līnu pārstrādes rūpnīca, bet bildi ir no Preļu vēstures un Lietišķās mākslas muzeja iedot, un tas labais stāsts ir, ka kolekcijas varētu savā starpā sadarboties labi. Un te bija domāts atvērt brīnišķīgo filmu Redz, dzird Latviju, kur skaisti ir, bet es varu nevērt, jo viņi var vai nevērēties, vai laiks nav. Bet es pieņemu, ka jūs varat kādreiz atvērt, jo aizējām uz Redzi, jūs dzīvot Redz, dzird Latviju? Vai tur gan var dzīvot ilgi. Tad šitā filmu tur var atrast, un manuprāt, patiknē ar Podnieku tēvu skaisto balsi. Un bija skaists fotonegatīvs, un šitas tagad ir tā atšķirība, ka tev ir skanēts no oriģināla, kas ir vai no fotonegatīvs, vai stikla negatīvs, tās melnās malas stikla negatīvs, tad tas bildes dzidrums. Un es ieraugu šādu, un es tādu dikti nopriecājos, un tas, protams, ir kaut kur ļoti konkrētā vietā, vai ne, un konkrēti cilvēki kā vienmēr, un tad atkal ir stāstīņš klāt, un šito mēs redzējām, un mēs saprotam, ka jums ir tagad diezgan darba likt rakstīt domā, tie, kas raksta digitālu pārvaldības sistēmā, bet tad ir atrodams, un tur viņš ir, un Latvijas folkloras krātuve. Latviešu folkloras krātuve. Latviešu folkloras krātuve, labi, jā. Vārds pēkšņi izkrita no prāta. Tāds kā Aldis Pūtelis. Pūtelis. Kāpēc viņš nav vairs? Aldis Pūtelis nāca klajā, ka viņš arī grib pievienot bildes. Un tad es atradu, protams, ka teicējs no šīs puses. Jā, šīs puses teicējs atradu. Jā, un
tālāk var aiziet Garamantās, jūs brīnišķīgais Garamantu resurs. Un tur jau arī jūs dzīvojat, pareizi? Jā. Nu, lūk, jā. Tad es arī iegriezos atkal, lai ieraudzītu, ko tad, kaut ko no tā devuma, kas nāk no cilvēkiem, vai šī kundze Zaļa Kozols arī, un kā mēs atradu pretim kādu resursu, kur es gāju iekšā un meklēju, lai ir. Un Tekla Rivela man vairāk iznāca laukā reāli vienu kādu stāsta gabaliņu no Garamantām un jā, lai tas stāsts tāds bagātīgāks, tad bagātīgāku stāstu var būt, tomēr kaut kur izejot cauri, vairāk citur iegriežoties. Jā, pēc laikam noslēdzot var parādīt, ka katram pašam ir iespēja pievienot, un tur ir tā, ka vajag pieregistrēties, bet neko daudz neprasa. Vārds uzvārds e-pasta paroli aiziet, un tā tik liek iekšā. Galvenais ir aizpildīt laikam obligātos laukus, un gatavs sūtījums, datums. Pēc tam kāds, kas ir priekšnieks, sēž un skatās atkal datumā, saka, vai kaut kas nav. Un tad saka, ir īpašnieks, objekta īpašnieks var būt cits, bet pievienotājs var būt cits. Es pievienoju savus vecmāmiņas bildi, bet viņa ir īpašniece. Kā tā tas strādā, es saprotu, ka laiks vairāk nav. Šitā bilde ir nemainīga, viņa noteikti strenčos, piedodiet, nav brīvos, bet piedod, paldies, man piedošana, ka man stāsts vairāk sanāca tāds, nekā es tagad tā skaisti, glūdi, raiti stāstu, bet es visur kaut kur jutos, ka es žēlojos, informācijas trūkums un... Man jāpēc par to zudušo Latviju, tomēr digitālā biblioteka, komunicējot par šo digitālo biblioteku, jo arī Valmieras biblioteka šajā te jau tagad vada savu materiālu iekšā. Mēs sapratām, ka zudusī Latvija iet iekšā zem šīs digitālā, bet vai tas ir tā vērts un cik kā mēs sadalām savus spēkus vienu vai otru, vai liekam abos, kā tad mēs darām? Un ar ko? Labi, tagad es ieraudzīju priekšrocību, ja neiet doms, tad točno jūs, ja iet domā šausmīgi velkās visi ievadīšanas dati, ļoti, kamēr pievieno visas autoritātes. Ir jāklāj viena traka lieta. Zudusī gaida uz jaunu saskārni. Zudusī kaut kāds pēdējais gals nav ielikts domā. Veca saskārni no 2010. gada. Visi baidās drusciņi, ka viņi var tā kā nobrukt. Un es arī baidos, un es negribētu, lai tas nobruk, jo šī tiešām ir, šis ir vienkārši kaut kas lielisks, ko mēs uzgatavojām. Bet doms nāk kā jaunā dzīve, lielā dzīve. Tā, Gulēs to saku. Man ir viens komentārs patiesībā uz to, kāpēc tas nav pareizi. Tie dati varbūt rodas vēlme labot un tā tālāk. Bet tagad pagājušajā gadā mēs bijām aktīvi iesaistījušies projektā par amatieru zinātni. Un amatieru zinātne ir tieši šis te faktors, ka katrs var pievērt. Paldies! Prezentācija kāda tā bija, Paldies! Ļoti paldies!